Labdien, dārgie strādā vesels raidierakstu klausītāji! Šodien mēs tiekamies kārtējā raidierakstā par aktuālu darba aizsardzības tēmu par kancerogēniem riska faktoriem un to, kādi tie ir Latvijā un Eiropā un ko mēs varam darīt, lai samazinātu riskus darbā ar šiem kancerogēniem. Ar mani šodien sarunā būs Linda Matisāne, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja un vadošā pētniece RSU darba drošības un vidas veselības institūtā. Sveika, Linda! Paldies, ka pievienojies! Labdien! Jā. Jā, varbūt, lai mēs uzsāktu šo tēmu, tu varētu pastāstīt, kā tad tava ikdiena darbā ir saistīta ar kancerogēno riska faktoru pētniecību Latvijā un varbūt arī Eiropā. Laikam jāsāk ar to, ka tā ļoti tieši ikdienā mans darbs ar kancerogēniem nav saistīts, bet es laikam gribētu pakāpties soli atpakaļ pirms gadiem. Nu jau apmēram 15, 20. Es aizstāvēju doktora darbu, un mans doktora darbs bija saistīts ar darba vides kancerogēniem, jeb ļaundabīgi audzēji veselības aprūpas darbiniekiem, kas ir saistīti, kas darba vidē ir pakļauti ionizējošā starojuma iedarbībai. Nu, respektīvi, visi tie cilvēki, ja mēs ejam uz plaušu rentgenu, mamogrāfiju vai vēl kādu izmeklējumu, kur izmanto ionizējošo starojumu, tad šie ir šie mediķi. Un tā bija tāda mana pirmā sasaiste ar darba vides kancerogēniem. Šobrīd gan vairāk tā sasaiste ir Eiropas kontekstā ar informatīviem pasākumiem un varbūt vairāk ziņu aiznešana tautā par to, kas ir darba vides kancerogēni, kur tie sastopami, ko ar tiem darīt. Un otra lieta, no pētniecības es esmu šobrīd iesaistīta Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta pētījumā par cilvēku biomonitoringu. Un varbūt, ka tur tā, nu, tieši nav saistībā ar to, ka mēs skatāmies, cik daudz un kāda ļaundabīgi audzēji ir cilvēkiem attīstījušies, bet meklējam agrīnas analīzes iespējas, nosakot dažādu ķīmisko vielu koncentrāciju cilvēku biovidēs, lai nu, tā kā agrīni spētu pateikt, varbūt, ka ir kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka cilvēkam attīstīsies ļaundabīgais audzējs, nu, ne tikai darba vidas kontekstā, bet arī vides kontekstā. Kopā mūsu ikdienā, jā, Jā, jo jā. ļoti bieži to atdalīt ir ļoti, ļoti grūti, jo, nu, vairumā gadījumu nav tāds viens faktors, kur mēs varam pateikt, nu, re, kur ir darba vidē cēlonis, un re, kur ir ļaundabīgais audzējs, un tas tev ir no tā viena konkrētā darba vides riska faktora. Nu, ka var būt arī pastiprinoši cēloņi arī ikdienā darbiniekam pat, jā, skaidrs. Jā, bet labi, tad varbūt, ja visiem nav īsti skaidrs, kas ir kancerogēni, un es pieņemu, ka mēs arī, cik darba aizsardzības speciālisti ikdienā nav iesaistīti pētījumos, un varbūt tik daudz arī nepievērš tam uzmanību, varbūt tad tu vari nodefinēt, pirms mēs sākam runāt detalizēt, kas tad tieši ir kancerogēni, un kāpēc mums jādomā par viņiem ir. Varbūt, nu, tieši Jā, varbūt par darba varbūt, ka vietām. es nemēģināšu definēt, bet mēģināšu vienkāršāk izskaidrot. Nu, Tad jā, tās ir jā. Dažādi riska faktori, kas spēj palaist ļaundabīgu audzēju šūnu izmaiņas, kuras var novest pie ļaundabīgu audzēju, ļaundabīgu šūnu veidošanās. Un nav tā, ka tie ir kaut kādi viens riska faktors, tās var būt gan ķīmiskās vielas, gan putekļi. Ja, piemēram, ķīmiskās vielas, tas ir benzols vai formaldehīds. Pie putekļiem tie ir, piemēram, asbesta šķiedras vai kancerogēnie
koka putekļi. Tas var būt arī, tie var būt arī fizikālie faktori, Tas savas klasiski, ko starojums, visbiežāk, jā. jā, jonizējošais starojums, bet Mhm, ne tikai, arī ultravioletais starojums, kas izraisa ādas ļaundabīgās saslimšanas. mhm, Tie var būt arī vīrusi, kas hroniski rada, piemēram, aknu iekaisumus, un uz tā fona var attīstīties ļaundabīgi audzēji. Un tie ir faktori, kas vai nu paši izraisa šo šūnu izmaiņas, vai kaut kādā veidā var veicināt nu, šo šūnu izmaiņas tiešā vai pastarpinātā veidā. Un gala rezultātā attīstās vai nu dažādu lokalizāciju ļaundabīgi audzēji, nu, piemēram, plaušu vēzis, mhm. aknu vēzis, ādas vēzis. Vai arī ļaundabīgās asinsradzes orgānu slimības, nu, kas ir leikozes, nu, hematoloģiskās slimības. Ja ir ļaundabīgi audzēji, tie ir tādi kā lokalizēti, nu, audzējs konkrētā vietā, tad asinsvēzis, ties ir tā kā asinsradzes orgānu kaulu smadzenes, ja ir ietekmētas, piemēram. Mhm, mhm. Tad mēs runājam patiesībā par diezgan plašu spektru darba vidas faktoru, Jā, kas nu, var, vēl tā jā, lieta, ko mēs pat nepieminējām, ir arī tādi pēdējā laikā pētīti, bet mazāk saistīti kā tieši konkrēts riska faktors, bet kas ir saistīts ar darba vidē, arī ar dzīvesveidu, piemēram, maskustīgais dzīvesveids, kas nozīmē, nu, visi, kas sēž darbā, nezinu, 8 stundas dienā, viņiem arī ir šis mazkustīgais dzīvesveids, kas var novest pie dažādu veidu ļaundabīgu audzēju saslimšanas. Vai darba vidē tas var būt arī darba organizācijas forma, piemēram, naktsdarbs, kas arī var novest tur. Protams, tā mehānisms ir cits caur hormonālo līdzsvaru un diennakts ritmiem, jo cilvēka organisms uzbūvēts ir tā, lai dienā pa dienu būtu augšā un naktī gulēta. Un tad, kad gulēt, tas jā. izjūg, tas ritms, tad tas hormonālais līdzsvars var ietekmēt, novest arī pie tā, kā attīstās ļaundabīgi audzēji. Mhm, mhm. Un ja mēs runājam par tādiem izplatītākajiem kancerogēnajiem riska faktoriem tieši darba vietās Latvijā un Eiropā, kuri tad tie būtu? Jo spektrs ir plašs, kā tu tikko nosauc, bet kuri ir tie, ar kuriem mēs visvairāk saskaramies? Nu, ja mēs skatāmies uz tiem biežākajiem riska faktoriem, tad jāsaka, tas nav nekāds pārsteigums, ka pirmajā vietā ir ultravioletais starojums. Un Mhm, tas tas droši būs. vien, ka ir Mhm, loģiski, ka par to mēs arī zinām, tad visas tās darba vietas, kurās cilvēki strādā ārpus telpām, tie ir pakļauti, šie visi cilvēki ir pakļauti tiešo saules staru iedarbībai. Un, ja āda nav nosegta vai netiek lietoti šie krēmi, kas ir šie aizsarga krēmi, tad, protams, primāri tas ir ultravioletais starojums. Bet ne tikai ultravioletais starojums ir tā ārpus telpām, bet arī, piemēram, ultravioletais starojums rodas metināšanas procesa laikā. Un arī Es tikko tad, gribēju jautāt, jā, bet ja mēs proporcionāli skatāmies, metināšana vai darbs ārpus telpām, nu, nu, vai zin, tur vai nav tik Nu, detalizēti nē, skatīts? Jā. zini, kā ir vairāk kā skaidrs, ka viss atkarīgs no tā, ko mēs, kādā veidā mēs salīdzinām. Ja mēs salīdzinām cilvēku skaitu, tad viennozīmīgi metinātāji ir mazāk nekā visi cilvēki, kas strādā ārpus Strādā telpām, jo ārpusē. mēs Mhm, skatoties uz šīm ārpus telpām, tās ir visi lauksaimniecībā nodarbinātie, kas strādā, nu, reāli ārpus telpām, nevis tur, piemēram, fermās, bet ārpus fermām. Visi mhm. būvnieki, kad ir būvniecības process, kad nav zem telpām, visa ceļu būve, mežstrāde, ļoti daudzi, Apsaimniekošana kaut jā, kāda, jā. Mhm, arī bieži vien, ja mēs pastamies ostās strādājošie, tāpat arī mēs pastamies paši sevi, kā darba aizsardzības speciālisti, arī jau tu ej vērtēt riskus un tu atrodies lielu daļu laika ārpus telpām, tad, ja tev ir jāvērtē riski tie pašam, nezinu, elektromontieriem, piemēram, ja? mhm, mhm. Līdz ar to tas cilvēku skaits ir salīdzinoši liels, un Eiropā pēdējo gadu laikā ir veikts tāds salīdzinoši plašs pētījums par tiem
kancerogēniem, par tiem, jā, kancerogēniem, kur cilvēkiem tika uzdots jautājumi par vairāk kā 20 vielām, vai tu pēdējās nedēļas laikā esi bijis pakļauts šādu vielu iedarbībai. Un Mhm. ultravioleto starojumu pēdējās nedēļas laikā ir norādījis gandrīz 21% darbinieku, kas nozīmē, ka nu, tas ir krietni vien vairāk nekā nu, tā patiesībā, vai tai vajadzētu būt darba aizsardzības speciālists, nu varbūt ne ikdienai, bet vienam no biežākajiem riska faktoriem, par ko domāt, jo tas ir katrs piektais darbinieks. Nu, kā, jā, Mhm. protams, tur, ja tu strādā tikai nezinu, uzņēmumā, kas ir tekstila apstrādes uzņēmums, un tur nav tā, nu, ir darbs tikai telpās, jā, tad, protams, vai birojniekiem, nu, vairumā gadījumā tas būs tikai tā, bet pa lielam, kā pārējiem visām profesijām ir jāpaskatās, vai tie cilvēki strādā ārā, nu, tur, protams, ir, nu, tur 5 minūtēs tur nekas dišs nenotiks, jā. Jā, jā. Savukārt, tas ir pirmais, tas Mhm. ultravioletais starojums. Tad nākamais, kas iet, ir dīzeļdegvielas sadegšanas produkti. Ar to saprotot, ka visur, kur ir, piemēram, transporta līdzekļi, kas darbojas uz dīzeļa pamata, tad tās izplūdes gāzes, kas nāk no šīm mašīnām ārā, tie ir kancerogēni. Mhm. Un, tur mēs varam pastīties visas tās profesijas, kas ir, piemēram, autoremonts. Ja, Mhm. tur, kur tiek labotas mašīnas, kas ar dīzeļmotoriem, tā un iedarbinātiem, ja, kur iedarbināti. Darbināts, jā. Jā, Mhm. tur tā ir problēma, bet jāatzīst, ka mūsdienās ir jau ļoti jaudīgas ventilācijas sistēmas, ka tu uzliec, tad, piemēram, ka mēs ejam auto apskats, Apskati. tad bija, jā, Mhm. tad arī lai telpā nenonāktu šīs gaisa uz izplūdes gāzēm, var tikt uzlikts šīs nosūtas ventilācijas. Un, principā, šādam līdzīgam principam vajadzētu būt jebkurā autoservisā, kur, nu, Autoservisā, jā. jā. Mhm. Tad otra lieta, kur, piemēram, ir šie dīzeļdegvielas sadegšanas produkti, arī bieži vien ir ārpus telpām. Mhm. Piemēram, nu, klases sastāvdaļa ir atkrituma apstrādāšana, vai pārstrādes uzņēmums tur atbrauc, tur, kur izgāž mašīnas, tad tur kāds tur skatās, tad respektīvi cilvēki, kas stāv tuvu mašīnas aizmugurei, viņi bieži vien ieelpo tos dīzeļdegvielas dūmus. Vēl viena lieta, kas ir tā kā, par ko ir mazāk runāts, ir, jā, darba devējs noliktavās vai ražošanas telpās ir iegādājies auto iekrāvējus uz dīzeļa motoru, nevis, piemēram, uz akumulatoriem. Un tad tas Izmanto dīzelīts iekštelpās, braukā jā. visu laiku, tur tie dūmi gaisā, un tad tiem dīzeļdegvielas, tiem sadegšanas produktiem ir pakļauti ne tikai nu, tas pats auto iekrāvēja vadītājs, bet jebkurš cilvēks, kas Mhm. strādā Mhm. šajās telpās. Tās ir divas tās populāri, biežākie kancerogēni, par ko ir minējuši iedzīvotāji. Un tāda virs 10% vēl ir arī benzols. Un pārējās jau vielas, kas izraisa ļaundabīgos audzējus, ir retāk kā 10%. Un, piemēram, tas ir kristāliskais silīcija dioksīds, putekļi, tas ir formaldehīds, tas ir sešvērtīgais hroms, Homs. Mhm. tie ir svina savienojumi, kancerogēni, koka putekļi, tā kā tie jau paliek mazāk. Bet tas, ko vēl es gribētu šajā sakarā pieminēt, bieži vien ir tā, ka ir vairāku šo kaitīgo faktoru vienlaicīga iedarbība. Un ja mēs tagad jau paskatāmies jau tos piemērus, ko es jau minēju, tur jau daži tādi ir. Piemēram, saliekam kopā ultravioleto starojumu ar dīzeļdegvielas sadegšanas produktiem. Tātad, ja tu esi strādā ārpus telpām, tai pašā atkrituma apsaimniekošanā, kur tev atbrauc smagā mašīna, kurā ir dīzelīts un kur tur tie Mhm. dūmi, tad tas cilvēkiem ir, viņiem ir divi faktori vienlaicīgi iedarbojas. Un patiesībā tā ir, jo vairāk ir šie riska faktori, jo varbūtība, ka tas ļaunprātīgais audzējs attīstīsies, protams, ir lielāka.
Jā, nu, it īpaši tā ir šī hroniskā ietekme, jā, kad katru dienu arī tie dīzeļa izgrojumi tiek elpoti, jā, un daudz mašīnas brauc vien pēc Mm. otras, vai ne, jā, jā. Jā, nu tad tās profesijas, ar kurām mēs saskaramies, kurās mēs saskaramies ar šiem riska faktoriem, principā tad to arī visas jau nosauci, jā. Vēl kaut kādi loģistikas centri varbūt, nu, kur arī tur piegādes mašīnas brauc, citreiz ir, piemēram, tajos pašos veikalos, kur mēs braucam iekšā ar vieglajām automašīnām pēc kravas, un tur cilvēki strādā, Nu, vai par zini, tiem, tur ir jā. jāskatās, ja tur brauc ar Mhm, dīzelīti iekšā, mhm, un jā, tur, protams, tur nav tā, mhm. ka man jāsaka, vispār darba vidē īsti nepatīk runāt par profesiju un, Profesijām. Mhm, tipiskiem riska faktoriem. Man liekas, ka tāds viens no spilgtākajiem piemēriem ir santehniķis un A hepatīts. Ja tu esi santehniķis, kas jaunajā privātu mājā vai vienalga daudz, nu, jaunceltnēs, liec tikai kanalizācijas caurules un strādā ar plasmasu, kas ir plasmasas caurulēm, kas ir atvestas no veikala, tad tev nekāds A hepatīts tur nebūs. Bet, ja tu esi tas santehniķis, kas nu, kuru izsauc, kad ir jā. aizsērējis, pārgājis kaut kas pāri. Protams, tur ir pilnīgi citi riski. Līdz ar to, tāpēc jau ir šī riska novērtēšanas būtība, ka tu ej un skaties, ir vai Mhm, nav. Un tev mhm, vienkārši ir jāzina, ka, ja tev ir saule ārā un cilvēks strādā tieši, var strādāt tiešajos saules staros, tad tur noteikti ir ultravioletais starojums un vienkārši riska novērtēšanas laikā tu ar to darbinieku apskaties aprunājums. Ir šitas tev vai nav šitas tev? Vai ķīmisko mhm, vielu gadījumā tu ņem un analizē drošības datu lapas vai etiķetes, kas nu, tur uz tām etiķetēm ir rakstīts, skaties visas tās frāzes un bīstamību un riska frāzes un marķējums visus un skaties, ir tur tas kancerogēnās norādes vai tur nav kancerogēnās norādes. Un brīdī, kad tev ir, tev tas ir jāņem vērā riska novērtēšanā. mhm. Un Galvenais, pasākumu pirmkārt, tev ir, izpildē pēc tam, jā, jā. viens ir tas, ka Mhm, tu skaties, tur jau tā drošības datlapā diezgan precīzi ir uzrakstīts, kas tev ir nu, kvalitatīvā drošības datlapā, mhm. kas tev ir jāizdara, bet globāli tai vajadzētu būt pirmajai domai, klau, šito varbūt mēs kaut kādā veidā varam tomēr aizstāt ar kaut ko mazāk bīstamu, jo zinu, ka man pašai tālajos laikos, kad es arī braukāju pa uzņēmumiem un vērtēju riskus, man bija situācija, kad darba devējs vispār nebija aizdomājies par to, ka šitā zīme uz pudeles vai šitas teksts uz pudeles nozīmē, ka tam maniem galdniekiem tur pēc pāris gadiem vēzis var būt. Viņš Būt, uzreiz jā. teica, oi, pagaidi, nu es tagad braukšu uz veikalu, meklēsim kaut ko citu aizstāt, jo viņš vienkārši par to nebija aizdomājies. Līdz ar to Mhm, darba aizsardzības speciālistam vajadzētu būt tam ziņnesim, lai pārējie varētu aizdomāties un tehnoloģijā nomainīt nu, tās ķīmiskās vielas, piemēram, kurām ir tā pierādītā kancerogēnās īpašības. jā, bet manuprāt, ļoti laba piebilde no tevis, jā, tā ļoti nekoncentrēties uz profesijām, bet jā, uz tiem riska faktoriem. Jā, par to tas man pašai arī lika aizdomāties, jā, jo pareizi to arī minēja, piemēram, kaut vai par to pašu lauksaimniecību, jā, kad viens darbinieks visu dienu varbūt strādā zem jumta fermā un viņš neiziet ārā, viens darbinieks visu dienu strādā uz lauka. Jā, viņam tie riski būs daudz, daudz citādāki. Um, Labi, bet ja mēs neizšķiram varbūt tik ļoti tās profesijas, tad varbūt ir kaut kādas demogrāfiskās grupas, kuras tiek vairāk ietekmētas Zini, un kur ir pētījumi par ja to. es laikam arī negribētu uzsvērt Mhm. demogrāfiskās grupas, sauksim viņas par varbūt riska grupām, jo Riska tām grupas. nevienmēr ir Mhm. saistība ar nu, demogrāfiju tādā izpratnē, kā mēs runājam par vecumu, dzimumu, Sieviete, vīrietis, jā. sievietes, Mhm. vīrietis. Bet jā, īpašās tās riska grupas, protams, ir arī attiecībā uz kancerogēniem audzējiem, uz kancerogēniem riska faktoriem. Mhm. Un tās riska grupas ir vairākas, un
Pirmā riska grupa viennozīmīgi ir tie cilvēki, kas strādā vismazāk kvalificētos darbus. Tātad, kuri viens tur ir ļoti vairāki riska faktori, vairāki cēloņi šim. Viens ir tas, ka tā ir cilvēki ir mazāk izglītoti arī par dažādiem veselības pratības jautājumiem. Un viņi ir arī bieži vien strādā tādus mazāk kvalificētus darbus, kā rezultātā riska faktoru iedarbība var būt augstāka. Piemēram, uzkopšanā. Ja, ja mēs, piemēram, paskatāmies kancerogēnos koka putekļus, tātad cietkoksnes putekļus, tad, ja ir tā, ka ir atsevišķs cilvēks, kas veic tikai uzkopšanas darbus, tad loģiski viņam tur tā slaucīšana, tīrīšana, visas tās lietas ir tie darba procesi, kas, piemēram, tos putekļus paceļ uz augšu, ja nav izvēlētas īstās tur tās putekļu savākšanas metodes un viss. Un es atceros, pirms vairākiem gadiem Eiropas arotbiedrību organizācija bija izdevusi pat tādu informatīvu skaidrojošu materiālu, kurai bija tāds ļoti mārketingā labs nosaukums Cinderella disease, jeb latviski tas būtu pelnrušķītes slimība. Šīs slimība, jā. Tur ar to domu ir, ka ļaundabīgi audzēji ir šo atbalsta profesiju, mazāk kvalificēto darbu, klasiskā slimība. Un tad, ja mēs paskatāmies, kas bieži vien šos mazāk kvalificētos darbus veids, tad mēs varam saprast, ka tie ir, piemēram, arī migranti. Nu, ja mēs paskatāmies, varbūt Latvijā tas nav vēl tik ļoti izplatīti, bet es atceros pati no savas pieredzes. Man liekas, ka tas varēja būt, nezinu, pirms 25 gadiem. Es biju pieredzes apmaiņas ekskursijā Beļģijā, un mēs skatījāmies toreiz, kā pareizi būtu asbesta demontāžas darbi jāveic. Tur ar visu tām iekapsulēšanām, ar tām dubultajām ieejām, mazgāšanās, pareizām drēbju novilkšanām un visām tām lietām. Un tad jau mēs pamanījām, ka vietējie cilvēki šos darbus vispār nedara, ka to dara iebraucoji, tajā laikā es vairs nezinu, bet tie bija, man liekas, poļi vai rumāņi. Tā kā, tie cilvēki, kas aizbrauc pelnīt lielāku naudu, viņi ir gatavi darīt jebkādus darbus. Tā ir tāda, teiksim, viena tā mazkvalificētie darbu, cilvēks veic mazkvalificētu darbu. Otra grupa ir cilvēki, kas ir gados, ar to saprotot, ka katrā cilvēkā periodiski veidojas tās šūnas, daloties, aiziet pa nepareizajiem procesiem, bet mūsu organisms uzbūvēts tā, ka mums ir arī labošanas mehāniski, kas tās sliktās šūnas salabo un tie ļaundabīgi audzēji tālāk neattīstās. Savukārt cilvēkiem gados šie ļaundabīgi audzēji attīstās biežāk tāpēc, ka tas labošanas mehānisms vairs tik labi nestrādā. Līdz ar to bieži vien tas ir cilvēki, sievietes un vīrieši gados, kam ir vairāk izteikti šie ļaundabīgie audzēji. Otrs, un vēl viena grupa ir tie cilvēki, kas respektīvi sievietes, un te ir vērsts uz to, ka, ja sievietes strādā ar kaut kādām ķīmiskajām vielām, kuras spēj izmainīt hormonālo darbību, angliski tie ir endocrine disruptors, var cilvēki pameklēt angļu valodā arī šo informāciju, tad tā kā sievietes organismā tas hormonālais līdzsvars vispār ir tāds daudz izteiktāks un viņš ir mainīgs cikliskuma ziņā,
Tad arī, ja darbs notiek ar kaut kādām ķīmiskajām vielām, kas šo līdzsvaru vai hormonālo sistēmu var ietekmēt, tad līdz ar to arī ļaundabīgi audzēji attīstīties, tīri hormonālās sistēmas Lielāka ļaundabīgi iespējamība, ka var lielāka attīstīties, iespējamība jā. attīstīties. Jā. Nu, Mhm. tās ir tās galvenās riska grupas, par kurām ir vērts aizdomāties, vai kam pievērst īpašu uzmanību. Ja nu tagad jūs kā darba aizsardzības speciālisti mēģināt tagad uzlikt šogad, ok, es neesmu tam īpaši pievērsus uzmanību, tad Mhm. kancerogēni būs šī gada, teiksim, Mhm. prioritāte. Nu, tad tās ir tās grupas. Mhm. Mhm. Jā, tad maz kvalificētie darbinieki gados un sievietes, kas varbūt pakļautas šiem riska faktoriem. Um, Jā, nu, nedaudz jau ieminējies par šo kancerogēno risku faktoru, tā kā risku samazināšanu vai novēršanu. Protams, ka aizvietošana ir pats labākais veids, kā to jau minēji, vai ne, pirms mēs kaut kādus cits līdzekļus sākam pielietot, bet varbūt, ka ir kaut kādas jaunas inovācijas vai tehnoloģijas vai kaut kādas jaunas pieejas šo te darba vides riska faktoru novēršanai, ar kurām tu vari padalīties vai par kurām ir dzirdēts Eiropā vai Latvijā. Ja mēs runājam varbūt par šiem populārajiem riska Nu, faktoriem. jā, nu viennozīmīgi, kas ir tā jaunā lieta, kas nāk iekšā arī Latvijā, bet līdz galam Latvijā nedarbojas, ir šis biomonitorings, jeb Mhm, respektīvi kaitīgo vielu monitorēšana cilvēku vides paraugos, un tie vides paraugi var būt dažādi. Un patiesībā, ja mēs, teiksim, paskatāmies arī mūsu normatīvos aktus, piemēram, to, kas ir teikts obligāto veselības pārbaudas noteikumos, tad mēs atveram, piemēram, paskatāmies svinu, un tad tur jau mhm, ir rakstīts, kas tieši ir, kādas analīzes ir jāveic, lai tos paraugs. Un, ja mēs tā paskatāmies tos noteikumus, tad nav tā, ka tas ir vienīgi svins, tur ir diezgan daudz šādām vielām. Tas, kas ir ļoti mainās Eiropā, šī joma, biomonitoringa joma vispār ļoti attīstās, un mēs runājām vispār par ļoti daudz un dažādu vielu noteikšanu cilvēku organismā, par to, kas mūs ietekmē, bet par ko mēs neesam aizdomājušies. Tur ir mhm, dažādi liesmu slāpējošās vielas, piemēram, šīs vielas ļoti daudz tiek pievienotas dažādiem būvmateriāliem, mēbelēm, lai tad, ja ir ugunsgrēks, tās liesmas neizdalās vai neizdalās. Un mhm, loģiski, ja viņas ir visās vielās, ar kurām mēs ikdienā saskaramies, daudzas vielas iet cauri arī nebojātai ādai. Ja? mhm, Tur ir arī tādi ftalāti, tur ir tādi poliaromātiskie ogļūdeņraži, tur ir arī ļoti daudz dažādi pesticīdi. Un jāsaka, ka bieži vien ar tiem pesticīdiem mēs tā kā vairāk domājam, kad piemin vārdu pesticīdi Roundups, un mēs jau viņu neizmantojam, bet mhm, patiesībā ļoti daudz dažādu pesticīdi tiek izmantoti dažādu dārzeņu, augļu, audzēšanā, apstrādē, graudaugu apstrādē. Un tad arī, protams, ka visi tie cilvēki, kas ir iesaistīti šajā procesā, viņi ir pakļauti vai dažādas, nezinu, kaķiem, suņiem, pretblusu līdzekļi, par ko mēs neesam. mhm. Tas, protams, ir mazāk par darbu vidi, bet tas ir par vidi kā Vispār kopumā, par vidi. jā, jā. Un līdz ar to tai mūsu organismā nonāk ļoti liels kokteilis, un ne visu mēs, un gandrīz, un patiesībā neko tādu rutīnas analīžu veidā mēs nenosakam. Ja? Mhm, Līdzīgi arī, ka tad, ja ir, piemēram, tie paši cietkoksnes putekļi, mums caur obligātajām veselības pārbaudēm mums ir šī rengena izmeklējumi Rentgens, jāveic. jā. Bet patiesībā jau tas ir vēlu, tad, kad ir atklāts, ja, kad Un ja rengenā. to redz jau rengenā, vai ne? Jā, Jā. jā, Mhm. līdz ar to tāpēc, mums vairāk vajadzētu vērst uzmanību uz tiem visiem preventīvajiem pasākumiem, ko mēs varam īstenot, un tur ir jāskatās,
katram konkrētajam riska faktoram, kas ir tie piemērotie pasākumi. Jo tāds viena maģistrā burvju noiņa arī šeit nav. Nu, jo tev ir, Mm. nu, pats saproti, pie ultravioletā starojuma tev strādās viens, pie dīzeļdegvielas sadegšanas produktiem cits, un pie benzola tev būs vēl kāds cits preventīvais pasākums. Bet nu, viens universālais padoms ir izvairīties no iedarbības jebkuriem veidiem. Nu, tas Mhm. nozīmē, ka, ja tev ir ultravioletais starojums, tad visi pasākumi, kas ir vērsti uz to, lai saules stari nenokļūst tieši uz ādas, bez ādas aizsardzības, būs efektīvi. Ja? Un ja mēs Mhm. kādreiz smaidījām par tām, par bildēm, ko mēs kādreiz no Āzijas varējām redzēt, nu, vai redzam par tām cepurītēm, ja, Jā, piemēram, jā. vai laukstrādnieki, kuri lietussardziņus, nu, saules sardziņus ved arī līdzi. Nu, tas Vai, ir, jā. nu, varbūt, ka tāds tajā brīdī, kad pasties uz bildi nedomā, bet tas ir preventīvais pasākums, lai Un samazinātu. ilgtermiņā tas Jā, strādā. Jā, jā. vai piemēram, cik mums daudz būvniecības uzņēmumos tiek padomāts par to, lai aiz ķiverēm aizmugurē tiek uzlikts tas auduma aizsargs, lai saule nespīdētu uz kakla. Ja? Nu, tādas Jā. īstas vienkāršas lietas. Vai nu, tās tie piemēri, ko mēs esam dzirdējuši arī par to ultravioletā aizsargu krēma lietošanu, kur darba aizsardzības speciālisti saka, nē, es pats tādus nelietoju. Ja? Nu, tad diezin vai viņš varēs Mm. pārliecināt darbiniekus, kad ir būvnieku kungu gados uzsmērēt pietiekami To biezu krēmu. kārtu to Jā, krēmu jā. aizsardzību uz ādas. Vai tie komentāri, ko es esmu dzirdējis, īsti veči jau taču neko nesmērē uz ādas, vai ne? Nu, Nu jā, nu jā. tā kā tur ir, tur ir, nu, kā visur, darba aizsardzībā viena universāla metode arī nestrādās uz Mm. kancerogēniem. Nu jā. Tas, ko ir vērts atzīmēt, ka kancerogēni ir tā joma, kas darba vidē no normatīvo aktu viedokļa šobrīd mainās ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, jo mainās direktīvas. Mhm. Un te es aicinu pievērst visiem darba aizsardzības speciālistiem uzmanību, ka mainās ķīmisko No vielu robežvērtības. pieļaujamās, jā, ārodu Mhm. ekspozīcijas robežvērtības dažādām vielām, daudzām Mhm. vielām, tas notiek pakāpeniski. Tas nenotiek mūsu ministrijas vainas dēļ, tas notiek tāpēc, ka Eiropā, lai panāktu to vienošanās, kāda būs jaunā ārodu ekspozīcijas robežvērtība, ir ļoti sarežģīts process. Tur ir ļoti daudz dalību valsts, nu visas dalību valsts, katrai dalību Mhm. valstī ir trīs puses. Darba devēji, darbinieki un arotbiedrības un salāgot bieži vien šīs intereses starp visām dalību valstīm un visām pusēm ir salīdzinoši sarežģīti. Un tad, kad izdodas panākt to vienošanos, nu, tad ir kaut kāds, nezinu, kā buķete, pušķis vai komplekts, kas ir savā starpā nesaistīti kancerogēni bieži vien. Tad ir jauni grozījumi ministru kabineta noteikumi. Līdz ar to gan tas pakāpeniski atspoguļojas arī kompetento speciālistu certifikācijas jautājumos, gan arī tiem, kas strādā vienkārši uzņēmumos, ir un zina konkrētām vielām, kuriem kancerogēniem uzņēmuma darbinieki strādā. Ir jāpasako līdzi, lai Mhm. jāpasako, Mhm. cik tad ir tie mērījumi, kas tur izdodas un kas tur atbilst, kas neatbilst. Un vai nav pēkšņi tā, Mhm. ka kaut kas ir jādara papildus, lai samazinātu šo kancerogēnu Mhm. koncentrāciju? Jā, tuvojoties sarunas noslēgumam, varbūt minēja par šīm te jaunajām robežvērtībām. Varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi, kur vēl darba aizsardzības speciālistiem meklēt aktuālo informāciju par kancerogēniem darba vietā un jaunākajiem pētījumiem vai jaunākajiem ieteikumiem. Jā, tad viens ir jaunākais pētījums, ir šis Eiropas pētījums, angliski viņš ir Worker Exposure Survey, un šobrīd viņš ir tā kā pirmie kopsavilkumi ir pieejami tikai angļu valodā, bet būs arī pakāpeniski Latvijā. Mhm. Tas ir vairāk par statistikas datiem, paskatīties, kā Eiropā tur cilvēki ir, darbinieki ir pakļauti, un mēs lielā mērā neatšķiramies no Mhm. tādiem vispārīgiem principiem. Varbūt, ka tur procentu līmenis atšķirās,
Latvijā, bet nu, tie biežākie neatšķirās. Tad otra lieta bez ministra, trešā lieta bez ministra kabineta noteikumiem ir vērts skatīties arī savas nozares kaut kādas vadlīnijās, lasīt starptautiskos materiālus, jo viennozīmīgi par visām nozarēm Latvijā materiālus iztulkot nevarēs, tāpēc meklēt angļu valodā savas nozares asociāciju sadarbības, pie sadarbības partneriem, ja tādi ir, un lasīt, kas un kā, ko dara, kā labās prakses piemērus. Un es viennozīmīgi iesaku arī dalīties savā starpā ar piemēriem, jo arī tie piemēri ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi un interesanti. Viens no tiem, kas man pašu ir, nu, tā kā radošā pieeja kancerogēnu apmācībās bija, es tagad īsti neatceros, bet vai tas bija Olaina Farma vai Grindeks, viņi mācīja savus darbiniekus, kā droši savākt izbirušos putekļu veidā kancerogēnus, izbarot pulveri, vienkārši mazgāšanas Mhm. pulveri un tad ar slotiņu, kā vai to, lai, nu, lai pareizi savākt, nesaceļot maksimāli tur gaišas. Nesēlpojoties, Jā, 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 jā. jā, Nu, tā kā jā. Mhm. mācīt vai izmantot, piemēram, šis gan piemērs nāk no Grindeksa, kad izējot, piemēram, no netīrajām telpām, nu, ar to saprotot, nevis tāpēc, ka viņas ir netīras, bet, nu, tāpēc, ka viņās varētu būt kancerogēni, Mhm. nu, darba vidas gaisā vai zemē. Uz grīdas ir līmējoši, pašlīmējoši paklāji, viņus pielīmē pie grīdas no apakšas, bet viņiem ir arī lipīga virskārta. Mhm. Tas nozīmē, ka tad, kad tu izkāp ar, nezinu, netīrajām vai ar kancerogēniem netīrajām čībām vai apaviem, no darba apaviem no tās netīrās telpas, tīrajā telpā, Mhm. tad viss, kas bija pielipis pie taviem apaviem, pie zolēm, paliek uz tā Ah. matracīša vai Mhm. uz tās līmes, un Mhm. viņš netiek iznēsāts pa koridoriem uz visām citām telpām. Tā kā Mhm. tādas praktiskas lietas ir arī aprakstītas, strādā vesels pēc filtra Mhm. par kancerogēniem var mēģināt. Nu, kas ir pieejams, tas ir pieejams. Tur šādas no semināriem ir šādas prezentācijas arī pieejamas. Tās gan ir pāris gadus senas, bet nu, ir labas lietas, kas nemainās. Ir lietas, jā, kas nenoveco. Man ļoti spilgti palicis atmiņā viens piemērs, neatceros, kurš no labas prakses apmaiņas pasākumiem, kur bija novērojums par būvniekiem, kā nojumes lietumu mēs varam uzlikt. Bet tad, kad sāk spīdēt saule, tad tā nojuma tiek aizvākt prom. Un tā kā, kāpēc? Jā, 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 ka mēs taču to nojumu varam atstāt, Jā. lai darbinieki būtu arī no tiem saules stariem aizsargāti, nevis tikai no tā lietas. Tā kā Ļoti jā, labs piemērs, vai ne? vai ne? Nu jā, citreiz tās ģeniālās lietas ir ļoti vienkāršas. Jā, Jā, man liekas, ka jā. viena par kancerogēniem, viena no tādām, viens no tām, tā ir, ka tas ir tāds salīdzinoši sarežģīts un mistificēts jautājums. Ļoti sarežģīti. Jā, nu tāds Nu, tāds bailīgs viņš ir. Jā, bailīgs, jā. bet manuprāt, vispār ļoti daudz lietas, kas ir saistītas ar veselības jautājumiem, un it īpaši ar kancerogēniem, tā problēma ir tā, ka tās sekas ir redzamas pēc 10, 20, 30, 50 gadiem. Tas Mhm. cilvēks iespējams nestrādā vairs ne uzņēmumā, neko tu nekad neuzzini, un tāpēc liekas, ka nu, tas ir tāds nenopietni, bezjēdzīgi, un tas uz mani neatiecas. Jo par nelaimes gadījumiem ir tā, nu krita, nokrita, salauza asinis. Nezinu, to Uzreiz mēs uzreiz redzams. Jā. redzam, bet un tas ir tas, par ko es aicinu aizdomāties. Darba aizsardzības speciālists jums nav jāzina tieši mehānisms, kas tur ar to asbestu tais plaušās notiek, kāpēc attīstās mezotelioma, bet jums ir jāzina, ka asbesta dēļ attīstās tāda slimība, ko nevar izārstēt. Nu, viņu sauc Mhm. par mezoteliomu, jā, konkrēti. Bet nu, tas ir tas galvenais, kas ir tam darba aizsardzības speciālistam jāzina, lai viņš varētu parūpēties par preventīviem pasākumiem un arī apmācīt darbiniekus viņus. Nokomunicēt to, jā.
Labi, Linda, paldies tev liels par šodienas sarunu. Jā, tad šodien par kancerogēniem riska faktoriem sarunājos ar Lindu Matusāni, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāju un vadošo pētnieci RSU darba drošības un vidas veselības institūtā. Man sauc Ieva Andersona, es pats strādāju SIA Kaljana LSEZ kā darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists, un tā kā arī manā darba ikdienā darbinieki, diemžēl, saskars ar kancerogēniem riska faktoriem, tad arī man šis ieraksts bija ļoti noderīgs. Cerams, ka arī pārējie darba aizsardzības speciālisti vai citi interesanti uzzināja ko jaunu. Jā, tāpēc aicinām meklēt aktuālo informāciju. Ieraksta aprakstā centīsimies arī ielikt linkus uz pāris no šiem informatīvajiem materiāliem, kuri tika pieminēti. Un paldies par raidierakstu klausīšanos un tiekamies citos strādā vesels raidierakstos. Visu labu! Visu labu!